Man liekas, viņi dzīvo 2050. Mēs esam Ogres valsts ģimnāzijā, un kā jau iepriekš minējām, čempju tēma šogad saistīsies ar ārpusklases aktivitātēm. Iesim noskaidrot, ar ko labu, cerams, brīvajā laikā nodarbojas Ogres ģimnāzisti. Aiziet! Tā, meitenes, ar ko jūs nodarbojaties brīvajā laikā? Ar tālskajām dejošanām. Tāpat skolā. Kāds kolektīvs? Dzīpari. Wow! Kāds iemesls, kāpēc sākāt dejot? Man mamma 3 gadu vecumā jau aizsūtīja, un tā es arī te paliku un iepatikās. Super! Ko tu gribētu darīt, ja tev būtu neierobežot daudz laika? Es domāju, es gribētu mums skolā tāds dronu pulciņš ir. Man liekas, viņi dzīvo 2050. Es vispār dzirdēju, ka tu ej dronu pulciņā. Man kaut kā iedvesmoja tas skolotājs, kā arī stāstīja. Un arī tie droni vienmēr ir likušies interesanti. Jūs mācāties apieties ar droniem vai jūs taisat paši savus dronus? Bija arī tā, ka taisījām paši savus dronus, bet vairāk kaut ko daram ar tiem, kaut kā modificējam. Un arī mācāmies lidot ar droniem un simulatoros. Tā, šis laikam ir tas svarīgo cilvēku kabinets, pareizi? Mēs tik esam pareizajā vietā. Kādu pasākumu norisinās jūsu skolā? Mums ir Ziemassvētku pasākumi, balles, tirdziņi, Ziemassvētku klases. Vai tēma balai šogad jau ir izdomāta? Nē, tas vēl pagaidām ir noslēpums. Kas ir jūsu dzinējspēks, lai piedalītos skolēnu pašpārvaldē? Es teiktu tas, ka iesaistīties skolas dzīvē un lielāku kontaktu ar cilvēkiem. Man ļoti patīk redzēt cilvēkus laimīgus pēc pasākumiem. Man ļoti patīk pavadīt laiku ar vienaudžiem, kam ir līdzīgas domas. Un tas man vienkārši dzemas priekšu turpināt darīt. Šodien mums gāja fantastiski. Tas ir tik lieliski, ka skolēniem ir tik daudz iespēju un motivācijas piedalīties tik dažādās ārpusklases aktivitātēs. Mēs tiekamies nākamajos video. Tikmēr raksti komentārā, kāda ir tieši tava ārpusklases aktivitāte.